Esiet sveicināti 5 nedēļu online kursā Spranda veselība. Mani sauc Gustavs Melenbergs, un man ir bijusi tā privilēģija iegūt zināšanas šajā sfērā gan Latvijā, Amerikā, kā arī izejot cauri visiem fiziskajiem izaicinājumiem, ko ietver kļūšana par profesionālu sportistu. Kopš esmu sācis strādāt ar cilvēkiem treniņu un fiziskās veselības nozarē, man ir bijis jāatrod veids, kā fizisko aktivitāti padarīt par savu resursu palielinošu, nevis dedzinošu ikdienas sastāvdaļu. Un es pieļauju, ka sāpošs sprāns, sāpes starplāpstiņu zonā iespējams ir tikai daži no galvenajiem iemesliem, kāpēc jūs šobrīd skatieties šo programmu. Vienalga, vai jūsu problēmas attīstība ir veicinājusi sēdošs, mazkustīgs dzīvesveids vai pārpūle darbā vai cita veida izaicinājumi, šis kurs centīsies adresēt visus ar sāpošu sprānu saistītos muskulo-skeletālos savienojumus. Šajā online kursā mēs savu uzmanību sadalīsim 5 daļās, no nedēļas uz nedēļu fokusējoties uz dažādiem ķermeņa segmentiem un sistēmām. Iemācīsimies pašmasāžas, vingrinājumus mājas apstākļos, kā arī muskuļu aktivizācijas un savienojumus, par kuriem iepriekš iespējams nebūsiet dzirdējuši. Ar katru nedēļu palielinot darba intensitāti, nobeigumā savienojot visus iekustinātos segmentus vienotās nodarbībās. Kopsumējot iepriekš izrunāto nedēļas tiks sadalīts šādā veidā. Pirmajā nedēļā fokusēsimies uz elpošanas tehnikām, pašmasāžu, darbu ar diafragmu, fasciālajiem savienojumiem. Otrajā nedēļā uz kakla daļas muskuļu elastību. Trešajā nedēļā uz krūšu daļas muskuļiem, jo kakla daļa ir kā mazs cilindrs, kas sēž uz krūšu, kur ir kastītes. Ceturtajā uz krūšu un ieguļu muskuļu savienojumiem, kas aktivizējas gaitā. Un 5. nedēļā uz kopīgu integrētu nodarbību, kas atvieglos savilktos spranda muskuļus un kalpos kā kopīgs princips, turpinot treniņus patstāvīgi mājās. Atcerieties, ka ļoti svarīgi sakot šādi norādītai secībai, lai adresējot katru nākamo sistēmu, nepaliktu neatrisinātas problēmas, kas turpina ietekmēt katru nākamo lietu, ar ko strādājam. Tiekamies nākamajā pirmās nedēļas apkopotajā video.